Pelču pagasta Zālītes piedalās konkursā sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta grupā lauku sētas ar piemājas saimniecību. Sētas īpašnieki Ilgvars un Daiga Bebriši mājā dzīvo kopš 1997. gada, kad māju saņēma mantojumā no vecvecākiem. Tad arī sākās teritorijas sakārtošana, tika izveidoti pirmie apstādījumi, celiņi. 2008. gadā māja tika rekonstruēta. Pašreiz dzīvojamā ēka ir ideālā stāvoklī. Vecā saimniecības ēka nav pārbūvēta, bet tiek uzturēta kārtībā un vizuāli ļoti labi iekļaujas kopskatā. Ilgvars strādā par instruktoru autoskolā, Daiga ir pārdevēja. Mājas un dārza kopšana ir viņu abas sirdsdarbs. Zālīšu sētas zemes platība nav liela, tikai 0,2 hektāri, jo māja atrodas Pelču ciemā. Abrīnas svēta ir saimnieku izdoma šajā mazajā teritorijā, ietilpinot gan daudzveidīgus apstādījumus, koptu zālienu, strūklaku, bērnu rotaļu laukumu ar slitkalniņu un šūpolēm. Ir izveidota arī atpūtas zona ar lapenīti un āra grili. Katrā teritorijas stūrītī valda ideāla kārtība. Nu pat ir nomainīts karoga masts, kurš saimniecei licies mazliet saliecies. Katru gadu tiek veikts kāds papildinājums vai uzlabojums. Saimnieks ar savām rokām ir izveidojis akmeņu krājumus, kas koriģē sētas slīpo reljefu. Tie ir skaisti un reizē praktiski. Stādījumi ir ierīkoti ar gaumi, ir padomāts par katru vietiņu, vērojama dekoratīvo augu daudzveidība. Tajā pašā laikā nekas nav pārblīvēts. Ģimene ar cieņu izturas pret vecvecāku stādītajiem augļu kokiem un košumu krūmiem. Plāksnīte ar mājas nosaukumu ir piestiprināta pie nokaltu šķiršu celmu, tādējādi neiznīcinot, bet turot godā pagātnes mantojumu. Šī paša iemesla dēļ ir saglabāta arī daļa no veca zedeņu žoga aiz saimniecības ēkas. Pie šīs sienas izvietot arī neliela veco laiku darba rīku kolekcija. Mājas saimnieki ir ļoti pozitīvi un atvērti ļaudis, un piekrituši piedalīties konkursā Kuldīgas novada lauku sētu 2015 un novēlam viņiem veiksmi konkursa kārtā.